uzņēmumam pakaļā. Tātad, kad skaties un redzi, ka situācija ir ļoti karsta un traka, tad ir pienācis īstais brīdis apstēsties malā no visiem un salikt visu skaistu uz papīru un sarakstīt visas tās lietas. Jo tad, kad man bija riktīgā pakaļā, tad es vienkārši paņēmu pusdienu reāli brīvu un neskrēju tajā visā trakumā līdzi, bet vienkārši sarakstīju uz papīru. Tātad visas cenu politiku sapratu, kāda viņa ir. Pārbaudīju tās lietas, kā strādā. Tad es pārbaudīju, kur es terēju liekus resursus. Es pārbaudīju, ko var sarakstīt atkal plānu, kā es varu optimizēt. Tur ar telpām, ar iekārtām, cilvēkiem, ar visu. Tad man bija čotka sarakstītas tās lietas, un es vienkārši sapratu arī produktus, kurus man nevajag ņemt reāli, tāpēc, ka es no tā nopelnu gandrīz zero, bet es esmu patērējis ļoti daudz laika, enerģijas, lai to vispār realizētu. Un tas vienkārši nācās izsvītrot ārā. Vienkārši izsvītrot ārā no visas sarakstu. Un tā, kad ieraugu to kopējo bildi, tāda skaidrība, tāda cenrādes, iekārtas, ja tas ir pakalpojumi, peļņas procenti, telpas, viss tāda. Visur tur, kur iet nauda ārā, ir vienkārši jāuzliek tā bišķiņa kopskats un saproti, jo nepareizi tas viss ir rēķināts. Reāli. Un plus vēl, teiksim, kaut kādas liekas darbības, kur var automatizēt. Automatizācija, tas nozīmē ar vienu klikšķu dabūju rezultātu. Tas ir ļoti svarīgs process mūsdienu pasaulē. Bez tā vairs izdzīvot īsti nevarēs. Vienīgais varēs eksistēt, bet tā, lai nopelnītu lielāku naudu un tur tā kā vairāk attīst, to nevarēs tā izdarīt. Kāpēc? Tāpēc, ka vienkārši fiziski laika nepietiks, lai to visu saražot, sataisītu bez kaut kādas automatizācijas. Ja? Vai, teiksim, tur pārdot kaut kādas lietas un tā tālāk. Jo tad, kad mums ir nauda, resursi, mums tad ir jāiemācās nākošais solis, kā viņu pareizi investēt. To stāstīšu vēl vienā citā video, būtu skaidrāk. Ja, bet šobrīd mēs runājam, ja ir pakaļā. Tad ir panika, ir vēl kaut kādas lietas, tad, lai to visu izmainīt arī, beņemsim, man ir bijis arī cilvēks, kam viņš atnāk pie manis uz sarunu un viņam reāli parādi ir ap kaut kādi 300,000 eiro. 300,000. Bankas zvana, kreditors zvana, tiesas brīdinājumi, met ārā no telpām visu. Tas ir loģiski, ka cilvēks tajā brīdī vienkārši ir sagurs no tā viss. Tas ir vājprāts, kas notiek cilvēkā, ka ir nolaists tādā situācijā visiem. Tad ir jāceļās ārā no tā stāva. Tas ir tas pirmais, ko es nosaucu, ja tās lietas vienkārši vajag sarakstīt, pārskatīt, un tad jau sāk rasties vispār risinājumi. Ļoti daudzveidīgi risinājumi. Un tad, kad cilvēks saraksta šīs lietas, viņam liedas jau, galvā ir tā ideja, galvā ir ideja, un ir sākums rīkoties. Tad rīcība ir tā, ka, ja ir uzrakstīts plāns, darba soļi, nedomāt par to, ka tas ir parādi vai kaut kādas lietas, vienkārši izdarīt. Iegūt tādu resursu sevī, kad, kaut kas izmaiņās, notika nevis tā, ka, man ir jāsamaksā tas, man jāizdara tas, un vienkārši sevi nogāšu no kājām no to visu domāšanas mehānismu, tām visām lietām. Tāpēc šis process ir ļoti būtisks. Kopbildi redzēt un noteikti tikties ar cilvēkiem, kas ir veiksmīgi, kas ir gājuši tam cauri procesam, kas var palīdzēt, lai viņi kaut vai ar savu klātbūtni jau iedvesmo to, ka to var izdarīt. Tā kā tieksme, tad mērķīt. Plus vēl kārtot savu mentālo pasauli, plus programmas laist ārā no tā visa trakuma, kas notiekās. Plus ir tas neredzamais stāvoklis, tas garīgums un ezotērika, kā cilvēki uzskata, bet viņš ļoti ietekmē. Tā ir enerģijas plūsma, kā cilvēks vispār dzīvo, uztver lietas, notikumus, un viņš attiecīgā situācijā atrodas. To var teikt pēc sevis, jo man sev ir zināma prakse un pieredze tajā visā. Tas bija tāds interesants un sāpīgs periods. Tā kā, lai izdodās un sakārto šīs te lietas, reāli soli pa solim, nedomājiet, ka tur ārprāts, kas tur notiekās, bet vienkārši ņemt soli pa solim, plānu, detalizēt, noklausies vienkārši tos pirmās punktus, saraksti priekš sevis savu biznesu un visu, un tas vienkārši kārtot, ja. Tās idejas rodās, ja. Tā kā, lai izdodās.